leģendas optimizācijā. Viņš viens no pirmajiem, kurš tā kā to semantisko SEO, tā kā koinoja, tā varētu teikt, izdomāja, skatoties tos patentus, visus Googles, analizēja, eksperimentēja. Viņš ļoti daudz piemērus parādījis, kā viņš izranko top pozīcijās esošas mājaslapas ar ļoti sarežģītiem keywordiem pasaulē, bez jebkādiem backlinkiem. Man gribētos viņu nosaukt par SEO sātanu, tāpēc, ka ir SEO Jesus, kur es redzēju baltajā uzvalkā. Viņš ir melnajā. Viņš varētu, bija atkal, kur bija Black Hat SEO speciālisti, tie varētu būt SEO sātans. Viņš tieši bija tāds melniem matiem, tāds melnā teikreko ar Black Hat metodēm. Bija arī te melnās cepures, ir Black Hat metodēm, tur stāstīja dažādām, bet bija tādi džeki, kur tu jūti, ka viņš ir gudrs, bet viņš nemāk smuki noformulēt domu, lai viegli saprast, un tad tur sanāk tā, ka tie cilvēki noklausās, tu jūti, ka viņos ir mulsums par to, ko tur īsti pastāstīja un kas tur vērtīgs ir.